Čau! Šodien atkal HHL 9. sezonas 9. diena. Un šodien pastāstīšu par spēlēm, kuras notika HHL 9. sezonas 9. dienā, un te varam sākt. Antimancīskas jau karā piekāpās Ufasova Lajava 2-3 un ufieši izcīnīja 3 punktus. Toljāt Jelada pēcspēles metienu sērijā pieveica Čerapovecas Severstaļu 3-4. Kazaņas Akbars arī pēcspēles metienu sērijā ar 5-6 uzvarēja Sanktpēterburgas SKA. Un Maskavas CSKA uzvarēja ar 4-1 Nižņikamskas Ņefķihimik vienību un izcīnīja 3 punktus. Tad paskatīsimies konkurence. Un tātad CSKA pirmie. Medveščak, Maskavas Dinamo, SKA, Soči, Torpedo, Lokomotiv, Vitjas, Sporteks, Lovaņ, Jokerit, Severstaļ, Dinamo, Rīga, Minskas Dinamo. Austrumos Automobīlis, Samangards, Lada, Sibir, Ufa, Salvatjulajev, Akbārs, Traktor, Admiral, Makņegorskas Metalurg, Jugrā, Neuzņieckas Metalurg, Ņefķihimik, Amur, Baris un komanda Latīna. Tas pagaidām ir viss. Gaidiet manus nākamos video. Un tad jau skatieties Rīgas Dinamo spēles un atbalstiet viņus. Atā!